Pagājuši piekdien tur žurnālisti radio apspriež dažādas jautājumus. Ne speciālisti, bet žurnālisti. Starp viņiem bija arī Bens Latkovskis. Bija ļoti uztraucies un ļoti, teiksim, nervos. Viņam ļoti uztrauc Evijas Siliņas programma ar Broka kungu. Viņi balstījās uz to Dodge. Varbūt daži nezinu, ko nozīmē Dodge. Tas ir Department of Government Effectiveness. Tātad runa ir par valdības efektīvo darbību. Un, teiksim, laikam kāds bija sapratis, ka varbūt arī kaut ko Latvijā jādara, bet tas bija tāds interesants Evijas Siliņas piegājiens, tur nekas nesanāca, bet Bens Latkovskis bija ļoti satraucies. Viņš teica, ko tu hihināšana no premjera puses, bet tādā pašā laikā man arī pārsteidza viņa izteiciens tajā pašā neatkarīgā Rītas avīzē, es arī to nocitēšu. Tie politiskie spēki, kuru vecajā sistēmā nekāda nevarēja tikt pie varas, kuri skaitījās neglābjami marģināli, svēti tic, ka beidzot ir pienācis viņu laiks. Latvijā tie ir Šlesers, Komats, Roslikovs, dažādu vītoli, to es nesaprotu, kāda vītoli ir Gunārs Vītols, pietiekoši zināts, Stjepaņenko un citi Kiršteini, kuri patiesi cer, ka Trumps un trumpisms viņus uznesīs varas augstumos. Nu, ļoti interesants teiciens no diezgan pieredzējuši žurnālisti. Pārsteidz man diezgan stipri. Nu, labi. Jā, pārsteidz man diezgan stipri.